Sveiki, sveiki! Atrodos Atēnu centrālajā parkā, joprojām Zapionā, par kuru jau esmu minējis kādos video. Patiesībā man jāsaka, kāpēc šos video taisu, jo Atēnās dzīvoju, ja nemaldos, 25-26 gadus, un vienmēr mana sirdslieta ir bijusi Atēnas, Atēnu vēsture, vietas. Un šajā kontekstā arī diezgan daudz esmu izlasījusi, jo savulaik arī strādāju, biju licencēts gids, Grieķijas valsts licencēts gids, strādāju ar grupām, bet šobrīd es to nedaru, vienkārši tas man ir palicis kā tāds sirdslieta, kas vienmēr blakus ir un piesaista tevi, jebkura zināšanas par vietu, kurā tu dzīvo, piesaista tev pie šīs vietas un dod kaut kādu sapratni par un sajūtu par šo vietu. Šie trauksmainie, skaļie kliedzieni bija papagaļi, kas nav grieķu dabas sastāvdaļa. Papagailīši šeit ir ieradušies no nezināmas vietas, bet viņi ir ļoti labi iejutušies un būtībā jāatzīmē, kā vietējām putnu sugām tas ir izaicinājums, jo šie papagaļi ļoti ātri vairojas, viņiem ir ļoti attīstītas sociālās spējas, un viņi būtībā izspiež vietējās putnu sugas. Agresīvi, ieņem telpu, teritoriju. Tāda dzīve. Lūk, tātad. Un ko es gribēju vēl pastāstīt? Šeit esmu Atēnu pašā centrālajā parkā. Diemžēl šodien diezgan trokšņains, jo tiek veidot kaut kāda izstāde, notiek sagatavošanās darbi. Un te es esmu apstājusies pie vienas apelsīnu birs. Man ļoti patīk izmantot šo vārdu, birs. Lai gan, protams, varētu teikt dārs, sastādīt daudz apelsīnu. Lai gan jāsaka tā, jebkuram, kas atbrauc uz Atēnām, ir skaidrs, ka apelsīni aug visur. Varbūt, pat ja tie nav tie īstie ēdamie apelsīni, ir arī dažādas sugas, kas ir tie rūgtie, kas nav īsti baudāmi tāpatās, bet īsti nešķirojot, teiksim tā, apelsīni. Un tātad, laikam troksnis, piedošana, un šeit vēl ir palicis, sezona jau ir it kā beigusies, bet apelsīni joprojām mētājas. Un kamēr es te runāju, es vienam netīšām uzkāpu un tāds aromāts. Un šie laikam ir rūgtie, jo tas aromāts tāds rūgtens uznāca. Labi, te es te palikšu, parotaļāšos, papriecāšos par papagaļiem un došos tālāk. Varbūt vēl man uznāks iedvesmu kaut ko ierakstīt.